Nu, dienu vēl vienreiz, lai gan man ir vakars un tumšs apkārt, kad jūs man redzēsiet atkal, tas būs tad, kad jūs to pogu YouTube virsmā tālīt piespiedīsiet. Izmantojiet šo pogu, tad, kad jums ir nemiers, un tad, kad jums ir trauksme, un jūs saņemsiet mieru. Tāda, nu, man Dieviņš to balsi ir iedevis, kad es runāju, tad cilvēkus pārņem miers. Labi. Kādam paliek arī baila, bet nu tā nav mana problēma. Un baidās jau parasti tie, kam nepatīk patiesība. Tie nu visi baidās. Bet tie arī savu šmucīgo lietu mēģina uzkraut citiem virsū. Tā ir cilvēka daba. Visi cilvēki tā rīkojās. Agrāk vai vēlāk katrs pamēģina, kā tas ir, tikt vaļā no tā. Man savā laikā viens žurnāls jautāja, kur es lieku to, ko es noņem nost. Nu, gan toreiz, gan tagad atbildi ir viena. Protams, mīļie, tolec podā. Tur tas viss arī paliek. Lai cik tas izklausās, nu tā kā nesmuki, ja? Bet zaruna darbība un to, kā mums uz podu jāiet, tas ir svarīgākais, kā mēs eksistējam. Ja mums nav kārtībā dzīve, ja mēs dzīvojam haotiski, tad arī zarnās nav kārtības, un to pierāda fakti, cik daudz pēdējos gados mums ir zarnu vēzis. Haoss. Nu tad izbeidziet. Šis ir laiks, lai sakārtotu haosu savā ķermenī un savā apkārtnē. Jums taču ir ko darīt. Nu ir. Vienmēr jau ir ko darīt. Tā dzīve ir tik interesanta. Man ir daudz gadu, bet man dzīve ir interesanta. Un laiks ir tik, cik viņš ir, bet viņš ir jāizmanto produktīvi. Nu, ja? Neskatieties neko pa svešām dzīvēm, nekādu zeltaino presi nevajag. Izvēlieties mērķi un ejiet sasniegt viņu. Kaut vismazāko. No mazumiņa jau viss arī sākās, bet tā kā šais laikos ar to pacietību tā ir, kā ir, viss grib tūlīt un uzreiz, un tad nesanāk, un tad vairs nedara neko. Jā, un tad ir vainīgi viss, jā. Tad ir valdība, mammas vainīgas, un kaimiņš vainīgs, un kas tik nav vainīgs, bet mēs tuvojamies tam mirklim, kad ne jau vainīgais ir jāmeklē, bet visiem kopā prāti jāsaliek, lai meklētu izeju no šīs strupceļa it kā šobrīd. Un mēs saliksim kopā prātus, jo mēs to varam. Tikai atmosties vajag. Un pietiek svētkos dāvināt grabuļus, un sevišķi tos lētos grabuļus no Ķīnas. Dāviniet paliekošas vērtības, kuras nemaz tik dārgi nemaksā. Un nedodiet zīvi cilvēkiem, dodiet makšķeri, to iespēju dabūt to, ko man vajag. Un tas nozīmē, ka var dāvināt gan spogulīti tam, kam nepatīk patiesība Ziemassvētkos, gan adatiņas un diedziņas, lai iešūtu podziņas, būs mazāk atkritumos jāmet. Nu, ja to spilveni jau arī var sašūt ar rokām. Un kāpēc ne? Visu var. Agrāk taču to darīja. Man bija vakar saruna ar 67-gadīgu vīrieti, viņa sieva arī centās visu laiku ieskaidrot, it kā vīriešu lepnums aizskats, kad mēs runājam par homoseksuāliem cilvēkiem, bet es viņam arī izskaidroju to, ka tie cilvēki tādi piedzimst, un tā nav viņa izvēle. Es paskatījos senatnē, ļoti senatnē, es tomēr esmu gaišreģis. Tas ir asinsgrēka rezultāts daudzu paudžu garumā. Un šajā dzīvē es dabūju apstiprinājumu, jo man uzdāvināja pīļu pāri. Un tur, kur saimniecībā vairojās, kā ienāk prātā, tur 100 putni, un viņi tik ļoti mīl tos putnus. Pīļi tā viņam nekas nekaities, smuks kā baila. Un pīlei arī nē. Bet bija traki. Viņš ņēma un minu gaili. Manu gailīti, viņš būtu nobradājis, nomocījis. Nu, labi. Nocirt kaklu un atdēl lapsām. Neuztveriet, es viņu būtu arī apēdus. Bet, ja
runājam par mūsu senčiem, un ne tik tālā senatnē, tad gaiļus veda no kaimiņu ciema, govja buļļa veda labi tālu, lai nebūtu šī tuvā radniecība. Un arī līgavas zaga no citurienes, lai nebūtu šī tuvā radniecība. Un mēs tagad zinām, ka nozīmē tuvu radniecību, kāpēc pazuda visi Eģiptes faraoni. Arī mums ir dzimtes, kur precējās, radi savā starpā, lai manta paliek kopā. Un šobrīd viņiem nav pēcnācēju, kas tikai tur nenāk ārā. Bet šos cilvēkus, kas dzīvo tagad, kas ir piedzimuši šoreiz, vainot nevajag. Viņi arī ir cilvēki, un arī viņiem ir tiesības gan uz mīlestību, gan būt laimīgiem. Jo mēs visi esam cilvēki. Vai tad ne? Nu labi, kāds ir arī ne cilvēks, bet izskatās pēc cilvēki. Bet tie nav šie savādākie. Un mēs katrs jau esam savādāki. Bet kāpēc tik ļoti ar putām un lūpām mums kliedz politiķi pret viendzimumu attiecībām? Tad jau nav problēma, jau laikam ir kliedzējos. Viņam kaut kas nav kārtībā ar vīrišķību. Padomājiet par to. Atā!